Dāmas un kungi, sveicies no Spānijas, un mēs sākam jaunu brīvdienu Andalūzijā, kurā tāpat kā iepriekšējā epizodē mēģināsim aizbēgt no lietus un negaisiem, kuri diemžēl būs pārsteiguši mūs pašā saulainākajā Eiropas daļā. Bet mēs neesam par to pārāk saskumuši, jo mums ir balts limuzīns un iespēja aizmukt no lietus, pabraucot uz vienu vai uz otru pusi, atkarībā, ko mums šodien rāda laika ziņās. Un šodien laika ziņās mums rāda, ka iespējams redzēsim vienu no skaistākajām un interesantākajām pilsētām Spānijā. Daudz esam skatījušies par šo pilsētu video, un daudzi šo pilsētu ierindo pašā Spānijas pilsētu augšgalā. Un pilnīgi iespējams, ka pelnīt, jo pilsētā ir interesanta un gara vēsture, daudz iespaidīgas vēsturiskas celtnes, un tur esot īpaša atmosfēra, kāda nav citās vietās. Un jā, šo pilsētu sauc par Kordobu. Kungi, mēs dodamies uz Kordobu. Ar to Kordobu ir tā, mīļie draugi, ka Kordoba mūsu kartē, kā jau daudzas vietas, ir visu laiku bijusi un ir gribējusi turien aizbraukt. Un kādreiz mēs esam pat gribējuši lidot speciāli uz Kordobu, tā kā, tādā weekend tūrē varbūt tās. Bet, nav jau viņa tik tālu, un par cik šeit apkārtnē mēs esam visur bijuši, bet Kordobā gluži ne. Un 2,5 stundas it kā nav tik traki, un laika apstākļi tur esot labāk nekā šeit. Divu domu nav. Mēs dodamies uz Kordobu. Sen esam gribējuši līdz šai pilsētai nokļūt, un esam kādreiz pietuvojušies maksimāli tuvu, kad savos kādreizējos ceļojumos paviesojamies Malagā, Rondā un citās vietās, kas nav nemaz tik tālu no Kordovas, bet šodien mums ir tā iespēja tur nokļūt. Jo, ja mēs gribam aizbēgt no lietus, tā šodien ir tuvākā vieta, kur tas it kā nav gaidāms. Un līdz ar to mēs vēlreiz varam pateikties laikapstākļiem Malagā un Marbejā, jo tieši tie kalpo par iemeslu tam, ka mēs beidzot sadūšosimies apmeklēt šo skaisto pilsētu. Sveiki! Esam beidzot tikuši līdz tai Kordobai. Mašīnā esam nolikuši pie vietas. Iesim lūkot skaisto pilsētu. Vecā labā Kordoba, dāmas un kungi. Tas ir noticis un sanācis. Nebija jau īstenībā tik ilgi jābrauc, bet maz arī nebija. 2,5 stundas kaut kur. Un esam klāt. Putniņš čivin, 19 grādi. Šīm vietām tas ir laikam ļoti svētīga temperatūra, jo šeit parasti tāpat kā Seviļā vasarā ir no 30 līdz 40 grādi silts. Un pat arī tagad aprīļa beigās vidēji šeit ir 25, 26. Un tāda temperatūra jau, man liekas, staigāties un kaut ko darīties. It ceļš dienas vidū būtu pa karstu. Man liekas, šodien ir ļoti patīkams laiks. Varētu būt mazāk mākoņains, bet cerams, ka viņi izklīdīs vienā brīdī. Ejam skatīties Kordobu. Kordobā ir vismaz 3 lietas, kuras vai vajadzētu apmeklēt, vai vismaz redzēt. Un cerams, ka vismaz redzēsim šīs 3 lietas. Īstenībā viņas jau nav nekur tālu pat centrā. Neliela pastaiga, un es domāju, ka mēs to izdarīsim šodien. Un, ja paveiksies, varbūt tās arī apmeklēsim. Bet šodien ir sestdienas diena, un es skatos, ka ir daudz cilvēku. Mums bija liela problēma nolikt mašīnu kaut kur. Tāpēc, ka viss ir ļoti aizņemts, un ļoti daudz cilvēku sabraukuši Kordobā. Baigā rinda uz zirgu šovu, vai ne? Jā, zirgu šovs, un tad tur laikam arī vēl tur tādu aprišauzīmēt meiteni dejo. Ar zirgu? Jā, ap zirgu. Jā, nevar saprast, vai te šovs ir sācies vai beidzies, bet ļoti daudz cilvēku. Nē, laikam šovs beidzās. Šovs laikam beidzās, jā. Mēs ejam ar spāņu kundzēm. Jā. Kundzēm kaut kur. Šādi tas viss izskatās. Es gribēju tev pasūtīt Salmorejo Cordobes. Es biju zinājis, ka tāds nosaukums te ir jau, tas esot jāēd šeit. Bet tā laikam zupa ir, un varbūt tās pagaidām vēl ne? Jā. Ja nāks vakarpus, tad paņemsim arī pa kādai zupai varbūt vēlāk.
Man tāds liels aizdoms, ka šī pilsēta ir fantastiska. Un man arī vienkārši trūkst vārdu. Mēs par daudz neko vispār nepastaigājām. Un jau. Šodien mēs neuztaisīsim lielos soļus nekādus, tāpēc, ka šeit ir pai 10 metrus uz priekšu. Visi tev jāfotografē, jāfilmē ir saulīt iznākusi ārā, palmas un Dievs, tulītās mēs jums parādīsim, kas te vispār notiekās šajā pilsētā. Ak, Dievs, nezinu, kas te priekšā notiek, bet kaut kas te notiek no vīna mucām. Laikam kaut kāds vīns vai varbūt kaut kāda vīna. Kaut kas te notiek. Izstāde. Galvenais, ka visi iet ar vienu glāzītē. Nu jā, pašiem negaidot, esam nokļuvuši vīna festivālā. Rītīgi smažo pēc vīna. Pēc vīna un tapā. Jā. Jūs dzirdat? Pēc spāņus. Visi dzer vīnu un runā viens pa otru skaļāk. Ārprāts, labs. Tā nav brīnums, ka es stāvvietu ar uguni nevarēju sameklēt, kur mašīnu nolikt. Tāpēc, ka redz, kas te notiek brīvdienās. Pilns ar cilvēkiem, visi atpūšās, visi bauda vīniņu. Vienreizēji. Un tas skaļums. Es sāku domāt, kāpēc tur tik skaļi, bet īstenībā spāņi te runā tik skaļi. Un ka viņi ir tik daudz, viens pa otru skaļāk. Es nezinu, tas bija kaut kas. Tik skaļā vietā es neesmu bijis sen. Dosimies tālāk. Te mums priekšā ir iespējams viss populārākā, viss atpazīstamākā vieta Kordovā. Nezinu, no kuras puses šeit ir tas vislabākais, visfotogēniskais šā tilta skats, bet jā, slavenais romiešu 16 arku tilts. Ja godīgi esot šeit klāt, man kaut kas atsauc atmiņā Kuldīgas tiltu pār Ventai. Nezinu, kāpēc. Un mēs uz šā skaistā tiltiņa varam arī uziet. Ir vairāk tiltu. Jā, tad tālāk ir vēl viens, es viņu varu redzēt. Bet romiešu tilts ir laikam tikai viens, šis, kas ir no pavisam pašas šīs pilsētas sākuma. Jā, pirmsākumiem. Tieši tā, jo sākumā šeit Kordobā valdīja, šeit bija romiešu pilsēta. Un pēc tam vienās laikā, kad šeit atnāca arābu pasauli ienāca. Un tad vēl mainījās, visādi laiki te gājuši pāri ir, un tad no tā visa daudz kas ir palicis pāri, un daudz kas ir pieejams tagad, un lielā kombinācijā te viss ir pieejams aplūkošanai. Esam tikuši iekšā, iegādājušies biļetes vismaz katedrālē mošejā. Tā ir iespējams slavenākā vieta šajā pilsētā. Un te ir vesels tās liels komplekss. Es domāju, apmeklēšana varētu ilgt kādu stundu, pusotru. Sākumā bija domājis, ka nemaz nevarēsim dabūt biļeti šodien, tāpēc, ka tik daudz cilvēku un neko neesam online norezervējuši, bet ļoti ātri tikām pie ieejas biļetēm. Tā kā mēģinām saprast, uz kuru pusi mums par te ir jāiet. Tāpēc, ka te ir visādas teritorijas, tad no vienas ēkas otrā, tā kā atkal es izgāju uz ielas,
Pagaidām mošeja katedrāli vēl neesam redzējuši, bet tāds sajūta, ka mēs viņai vienā brīdī pietuvosimies, pavisam tuvu. Nu, un pašlaik ir nepie kādas skaidrības, mēs joprojām nevaram tikt, jo mēs iegājām šādā telpā, izgājām šādā laukumā, te, un tad šeit arī telpa, mēs esam tādā tā kā kvadrātā iekšā. Un tur ir izēja tā kā ārā jau. Tikko nopirkām biļeti un esam iegājuši, un tagad uzreiz tā kā mēs ejam ārā, un viss. Es tā kā neko nespēju, mēs pagaidām neko neredzējām. Jā, mēs redzējām tādu mazu izstādīt, tur iekšā bija. Nu tā ļoti maziņa bija, no? Bet, kur tur visa tā lielā mošeja? Kur tā ir mošeja? Varbūt, ka jā, tur lejā, tur trepas ir. Tur augšā cilvēki ir tikuši. Tur, iespējams, mēs tur varam tikt caur veikalu. Kā jau vienmēr Spānijā, mēs esam saskārušies kuru reizi. Nav zīmes, kas tev paskaidrot, kas tev jādara. It kā būtu pašsaprotam, bet nav pašsaprotam diezgan. Bet tā jau viss ir ļoti civilizēts un smuki. Jā. Un tāpēc vien liekas, kas notiek, kur mēs esam, kur mums ir jāiet. Iesim veikalā. Iespējams, ka veikalā varbūt, bet būtu dīvaini īsumā tādā lielā vietā, ka jāiet ir veikalā. Ok, iegājām veikalā, parādījās zīmes. Iedomājies, ka tu ieej veikalā un tad tu sāc saprast tikai. Te ir, vismaz mēs varam tikt līdz Miradoram, tas ir skatpunkts. Tas arī mūs der. Iesim augšā lūkoties. Interesanti, šeit izskatās tā kā visādi biroji vienkārši. Tā kā universitātes ēkā, kur tu esi. Un te ir, kur jāgaida. Vai nu jāgaida tur, vai nu noskanē un tu tiec kaut kur, vai nu jākāpi liftā. Bet rakstīts gaidiet savu kārtu. Un atkal esam tikuši iekšā lielā izstāžu telpā. Pat ne lielā, bet izstāžu telpā. Labi smaržo. Pagātnes artefakti. Un virzamies tālāk caur gaitiņiem. Šādi. Mums ļoti gribās tikt vai nu kādā skatpunktā, vai nu katedrālē mošejā pašā iekšā. Un tagad sāk domāt, vai mēs esam pareizo biļeti iegādājušies. Nav jau tā, ka mums galīgi nepatīk muzeji, bet mēs pagaidām joprojām esam muzejā. Ok. Miradoro parādās. Parādās Miradoro. Interesanti mums te kvestiņš. Jā. Šoreiz ir uz Miradoro jākāp par trepītēm, vakardien nebija. Jā. Ar savādākā leņķī mēs gājam. Un nu pasakaini. Es saku, tur mazīgs zvaniņš esot kaut kur. Jā, tur mazīgs. Dzirdi, kā vakardien bija? Jā. Tagad šo zvaniņu es vairs pēc vakardienas lielā zvanu vairs nedzirdu. Nedzirdi? Joprojām džings tausīs vēl. Galvenais, ka es ķēros uzreiz pie ausīm. Skaidrs, šie zvani strādā arī šodien. Šāds ir skats, dāmas un kungi. Reku un redzam tiltu lejā, pieminekli. Un no šejienes mēs tagad labi un skaidri un gaiši redzam, ka, protams, ka mums ir jātiek pāri ielai uz otru pusi. Un ar mūsu biļeti, tātad mēs tiekam no šīs muzeja telpas un no šā skatu punkta uz mošeju katedrālu vai katedrālu mošeju, kas ir lūk šeit priekšā. Tātad. Mēs vienkārši baidījāmies ar Aju, ja mēs iziesim ārā, kas mums it kā tagad būtu jādara. Ka tas bija arī viss, ka mūsu biļetīti par 15 eiro sēdz tikai muzeja. Bet nē, rit vai kociņi. Nu kā? Katrā ceļojumā? Kas ir pūcīgais? Nu neko! Atkal pēc brīļām. Brīļu cilvēks ir rit vai kociņi. Es vienkārši nevaru. Kas tev notiek ar tām brillēm? Ir rit vai kociņi? Tu jau zini, ko var man dāvināt. Nu, brilles toši tās nav. Kāda jēga? Bet reāli, tagad es gribu paskaidrot, kas notikās. Tad mēs izgājām no izstāžu telpas un no muzeja. Šeit bija ieeja, te mēs nopirkām biļeti un esam uz ielas ārā. Bet neesam joprojām vēl katedrālu mošeju redzējuši, tāpēc, ka mēs tagad pa ielu ar biļetīti kabatā varam doties pareizajā virzienā. Un tulītās tiksim iekšā kārotajā ēkā. Nu, redz, skaisti vieta. Te mēs varētu tikt pa brīvu, bet no šejienes tad beidzot mēs varēsim tikt iekšā arī pašā katedrālē.
Ļoti, ļoti skaists vietas, pareizi. Mums jāstāv rindā, laikam, ne? Ar savu biļetīti rokā. Un jāgaida, ka mums ielaidīs iekšā, vai ne? Jā, mēs labi uzvedīsimies. Un esam iekšā. Jā. Ai. Mēs tikām. Fantastiski. Dubultās arkas slavenās. Milzīgi telpa. Pilna ar kolonnām. Ja godīgi, laikam, vēl nevienai reliģiskai ēkai neesmu redzējis tik lielu kvadratūru. Tāds ir, ka šeit ir vairāk nekā 100 metri uz vienu pusi, vairāk nekā 100 metri uz otru pusi. Pa vidu visur ir kolonnas. Tā kā viena milzīga telpa. Tiešām tik liela telpa, es neesmu redzējis, ne? Tā kā ne katedrāla, ne baznīca, ne mošeja. Tāda izmēra. Tāda ir tā sajūta. Mēs tik daudz cilvēku varētu sakrūt. Nu jā, tūkstošiem. Tūkstošiem, tur jau tā lieta. Šajās telpās atrodoties, šādi tad ir, liekas, ka te ir tā kā iela un te ir krustojums tā kā, nezinu, es visu laiku nebeidzu pārstāt līksmot par šīs telpas, šīs celtnes parametriem. Ak, tu Dievs. Nu, pagaidi, laikam tagad es saprotu, kas te notiek. Katedrāla ir šī, un tā telpa visa liela tā ir mošeja. Un tik tiešām šī ēka ir unikāla ar to, ka šeit vesela katedrāla ir iebūvēta ļoti iespaidīga izmēra mošejā. Un tagad iespējams šo vietu gribētos saukt par ēku kompleksu, bet patiesībā šī ir viena grandioza izmēra celtne, kurā tagad pa vidu atrodas otra. Sākotnēji šeit esot atradusies Saragosas Vincenta katoļu kristīgā bazilika, bet 785. gadā pēc Kordovas Islāma emirāta dibinātāja Ada Al-Rahmana rīkojumu šeit tika uzbūvēta liela izmēra mošeja, kas gadiem ejot tika vairāk un vairāk paplašināta, bet 1236. gadā, kad Kastīlijas kristiešu spēki ieņem Kordovu, mošeja tika pārveidota par katedrāli. Bet diezgan unikālā veidā, jo katedrāli šeit ir iebūvēta mošejā. Šo un daudz ko citu var izlasīt Wikipēdijā un atrast daudzos citos avotos, jo šīm vietām tiešām ir interesanti vēsture un notikumi. Par tiem gan es detalizēt nestāstīšu, bet vienu es gan noteikti piebildīšu. Kordovas mošeja katedrāla ir 179 metrus gara un 134 metrus plata ar 856 kolonnām un ir viena no lielākajām sakrālajām būvēm pasaulē. Grandiozi, man liekas, viena no grandiozākām vietām, kur mēs esam ar Aju bijuši. Jā, tagad skaidru un gaiši redzu un zinu, ka katedrāla ir iebūvēta mošejā, jo tās visas arkas un kolonas apkārt, tā visa lielā telpa, iespējams ar šo katedrālu. Kā tas sanāk? Tad sanāk, ka šī ir bijusi tik milzīga mošeja, kurā pa vidu tagad ir iebūvēta katedrāla, kur jau ir liela. Un tad kāda tad bijusi tā telpa, ja te nav bijusi katedrāla pa vidu, cik milzīga platība tā ir bijusi ar šīm visām arkām un kolonnām. Nu, lūk, un šādi te katedrālas mošejas vizīti. Tagad vajag atliek tikai mums dabūt pasaldējumam, un man liekas, ka diena ir izdevusies. Saldējuma laiks pienāks. Laiks saldējumam, gribēju teikt, tieši tā, tur ir tā lieta. Laiks saldējumam. Jā? Jā, paņem pāris bumbiņas. Nice! Mango, citrons un olas. Es te nopietni saku. Es paņēmu vienu ar olām. Jā.
pārspēju brīnījies. To neviens ir viņa ņēmis. Nu, tā arī bija īstenībā. Nopietni tā arī bija, ja cilvēki tur nebūtu parādīts. Vienīgais saldējums, kur cilvēki neņēma. Kas te notiekās pie pašas katedrāles? Gaišas dienas laikā. Kā bija? Saldējums. Viss kopā. Rīktīgi bilisimo. Mums ir zila debes, rīktīgi karsta diena, mūzika spēlē, saldējums ir. Ko vēl vajag? Es zinu, ko vēl vajag. Pilnā laimē vēl kaut kas pietrūks. No vienas iestādes otrā. Kas tagad mums te ir? Un tu sāc ar saldējumu un pabeidz ar kaut ko, kas ir sāļš. Es dabūju bulciņu. Tā ir sāļā bulciņa. Tur bija visāda veida pildība. Tur bija gan ar ham un cheese un visāda veida. Es izvēlējos, kas ir vistas kebabs ar jogurtu mērci. Paēdis būs paēdis. Jā, zini, ka aiz paēdis, viņš ir mierīgs. Zini, kā ir aiedis paēdis pa dienu parasti. Bet Anģiņam visvairāk garšo naktī. Zini, ko es vēl gribu piebilst? Nu? Ješef, tieši tā. Pelnīt mani šī cepure. Jo es esmu liels kulinārais meistars. Bet viss notiek naktīs. Vakar arī bija pulkstens, gulēja 2 stundas kaut ko. jā. Bija leduskapis maziņš kaut vai. Mums ir maziņš leduskapis. Tas pats bija vaļā. Viss laukā, čik, paciņas vaļā. Pagaršoja cūkādas. Tā bija domāts suvenīrs uz mājām. Tā kā viņš mani vēdra. Nu, kaut kā tā. Tur tu vedījusi Jā, sevi. šādā formātā. Nē, labi. Redzēsim, kas ir hotels, kāda ieejas mums. Te vispār, ja godīgi, katrā mājiņā, katrā istabiņā, katrā telpā var ieiet un brīnīties tikai. Ko mēs arī darām. Palielam. Saldējums paēsts, bulciņu uzēsta. Un tagad stāvam un štukojam pie vienas tādas iestādes, kas saucās Casa El Pimpo. El Pimpo. Vai mums ir kā vilina īstenībā tās mutes un tie dzērieni tur iekšā. Skaists. Izskatās skaists, nosaukums arī vilina. El Pimpo. Nu, gan jau, ka būs labi. No, pabijām El Pimpo. Tagad mēs tam pilnā komplektācijā. Cik mums vēl laiciņš ir šodien? Godīgi tagad, jau pus 5 nā. Uz 5. Mēs esam noteikuši sev, ka tā kā līdz 6 ir maksimums, cikos mums būtu jābrauc no šejienes atpakaļ, ko mēs iespējams arī darīsim. Tā kā pamazām mēs virzīsimies uz savu auto transporta līdzekļu pusi un pamēģināsim apskatīt vismaz no ārpuses vēl vienu vietiņu. Šitās vietiņas, visas iestādes, katra viena pa otru smukāk, un visur tie podiņi gar sienām raksturīgie šīm vietām. Tie iekšā tādiem gaitiņiem. Ļoti, ļoti skaisti. Stilīgi. Tur ir barčiks vēl viens. Vai Dievs! Cik labi ir, kad tev ir brīvdienas, ka tev nav jāiet uz darbu un jādomā visādas lietas. Tu vari vienkārši tā kulties apkārt un dzīvoties pa pilsētu skaisti. Vai ne? Jā. Tur jau tā lieta. Un kā lai no šejienes brauc projām? Nezinu. Mēs tagad ejam pašajā maigām
šķērseliņām, un es tagad domāju, šodien ir tāda relatīvi vēsākā diena, kas šeit ir Spānijā. Un, 24 šeit ir. Es domāju, cik te varētu būt karsti, un te noteikti būtu jāņem siesta šajā laikā, ja tu esi kaut kādā jūlijā, un kad ir 35-40, vai ne? Pārsvīts. Kad jau, ka te arī būtu siesta, cilvēki nevandītos apkārt. Mums ir pieredze bijusi kaut kad senos laikos, esam bijuši Seviļā. Un riktīgi karstajā laikā. Tur bija temperatūra ēnā, bija 45 grādi. Un atceros, mēs nevarējām nekādīgi. Es zinu, ka gājām uz mašīnu, mašīna bija nolikt saulē vēl. Es tev nevarēju iekāpt iekšā viņā, tur ilgu laiku nevarēju stūri paņemt, atdzesēt, lai varētu sākt braukt. Tik ļoti pārkarstuši mašīnas nebija nekur vēl dabūjis. Jā, iet runa vēl par manām vecajām mašīnām, kas man vienmēr pārkars paši par sevi. Jā. Tā. Es pat nezinu, kas mums te vēl ir jāskatās. Pagaidām mēs ejam tādā neitrālā vienkārši pārgājienā pa pilsētu. Un skatāmies visām pusēm. Un tas, ko mēs redzam, mums baigi patīk. Rekā mēs būsim apgājuši. Un, lūk, priekšā ir Alkazāra. Vecā laba Alkazāra. Sākotnēji mums bija doma, iespējams, apmeklēt viņu, iekšā iet. Bet laikam tagad paskatījāmies pulkstenī un salikām savus pulksteņus kopā. Mēs Rai secinājām, ka mēs Alkazāru vairs nevaram pavilkt, ja mēs gribam vēl vakarā laicīgi būt atpakaļ savā bāzē. Tas gan. Un tomēr gabals arī jābrauc. Jā, tieši tā. Un mēs gribam paspēt atkal uz vakariņām. Jā. Oi! Protams. Bet jā, šī vieta ļoti skaista, kur ir aizmugurē Alkazāra. Bet iedomājies, kā tagad dusīs daudz savādāk izskatās. Tagad savādāk izskatās, vai ne? Jā. Tā kā mēs te piebraucam, mēs bijām šajā laukumiņā un riktīgi, tad bija pamazām sāk izklīst mākoņi un parādījās pirmie saules stari šeit. Un riktīgi palika tāda saulīta un tāds saulēns pirmo reizi šodien. Un tas bija riktīgi jūtams un baigi smuki. Varēja to redzēt arī mūsu video un fotogrāfijās. Un tagad izskatās mazlietiņi, varbūt ne tā. Varbūt mēs jau esam tagad pieraduši pie visiem šiem skaistumiem šodienas. Un tad varbūt nav tas efekts vairāk. Bet, ir jau arī tomēr kā nekā tas dienas laiks, kurā cilvēki parasti nefilmē un nefotografē neko vairāk. Eitinos, kā man šis viss pietrūka? Šis Spānijas zaudētās, varbūt ne zaudētās, bet sen neizjustās sajūtas. Jā. Kad esat Kordovā, noteikti mēģiniet apmeklēt vai vismaz apskatīt 3 lietas. Romiešu tiltu, Mošeju katedrālu un Monarhu pili jeb Alkazāru. Ja nepietiek laika detalizēt izpētīt, var apmeklēt gan katedrālu, Mošeju, gan Alkazāru. Droši varat izvēlēties vismaz vienu no šīm vietām, un tad viss pārējais nāk klāt vizuālā bonusā. Bet vienu no šīm vietām noteikti iesaku apmeklēt kārtīgi, jo tās ir gan skaistas, gan unikālas, un jūsu Kordovas apmeklējums būs pilnvērtīgs. Kordovā vēl ir daudz citas vietas un lietas, ko darīt un ko apmeklēt, un pašā centrā ļoti ērti ir izvietojušies visi galvenie apskates objekti. Noteikti var teikt, ka šajā pilsētā varētu pavadīt vairāk nekā dienu, un šeit būtu gan ko redzēt, gan ko darīt, un atmosfēra šeit ir 10 no 10. Redz, kā ir būt atkal noslinkojuši un atkal nezināt, cik forši ir šī pilsēta. Šoreiz gan jāsaka paldies laika apstākļiem, kas Malagas apkārtnē jau kuro dienu nav tie labākie, bet pabraucot nedaudz uz vienu vai uz otru pusi, mums šajā ceļojumā ar tiem pārāk nesenāk krustoties. Bet, ja godīgi, nevar jau arī teikt, ka pilnībā būsim tos no savu brīvdienu grafika izslēguši.